Nav nemaz tik sen, 2009. gadā Latvijā pēkšņi parādījās stipri daudz igauņu automobīļu. Interesanti, kas gan tad toreiz raisīja igauņu autovadītāju interesi par Latviju? Pie tam nevis brīvdienās, bet darbdienās, kā saka, pilnu Latviju, tīpaši Rīga un lepni skaisti automobīļi ar igauņu numuriem. Pirms 2009. gada bija viens periods, kad parādījās milzīgi daudz Lietuvā reģistrētas automašīnas. Un izskaidrojums visam ļoti vienkārši. Nevēlēšanās maksāt Latvijā nodokļus. Iet tehnisku apskatu, maksāt nodokļus. Jā, Latvijā šie nodokļi augstāki. Bet, es domāju, cilvēkiem, kas ciena savu valsti un grib šeit dzīvot, tomēr, un pat, ja viņiem tās naudas ir vairāk kā citiem, tomēr prātīgāk būtu ar visiem konsolidēties un maksāt tos nodokļus šeit. Lai veicinātu šo situāciju, ir izdarīts zināmas izmaiņas likumdošanā. Ministru kabinetā tiešām ir izdarīti grozījumi noteikumos par kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas ārvalstīs reģistrētu transporta līdzekļu izmantošanai Latvijā. Runa iet par vieglajiem automobīļiem. Un, ja līdz šim transporta līdzekļi varēja vadīt atkarībā no atļaujas ilguma, kurš nepārsniedz 3 gadus, bez ierobežojumiem, atkarībā no tā iemesla, kas bija pamatojums, kāpēc vispār Latvijas iedzīvotājiem šādu atļauju piešķīra, tad šobrīd izdarītās izmaiņas paredz, kad atļaujas ilgums saglabāsies, bet kalendārā gada ietvaros transporta līdzekli Latvijā varēs izmantot ne ilgāk kā 92 dienas. Man ir tāds diezgan provokatīvs jautājums, kā jūs to nokonstatēsiet? Tā kontrole ir ļoti vienkārša. Ir transporta līdzekļu reģistrā pakalpojumi, kuros transporta līdzekļa vadītājam būs jāatzīmē konkrētas dienas, kad viņš brauks Latvijā ar ārvalstīs reģistrēto vieglo automobīlu. Mēs pakalpojumos saņemam atļauju kā tādu uz laiku līdz 3 gadiem un vienlaikus atzīmējam tās dienas, kurās es ar šo transporta līdzekli braukšu pa Latvijas ceļiem. Jā, bet man atkal tā kā līdz galam nav skaidrs. Pieņemsim, man ir X3 BMW, X5, X6 un vēl viens ritīgi lepns Mercedes. Lūdzu, 4x9, 360, viss kārtībā. Es katru dienu braucu, ik pa kvartālam mainu to automobili. Tik vienkārši nebūs, jo atļauju saņem viena persona, un personai šīs dienas, viņa var braukt katru dienu ar citu automobili, bet dienas tiks skaitītas kopā. Un policijai pieslēdzoties transporta līdzekļu reģistram būs redzams, cik dienas šī konkrētā persona ir vadījusi transporta līdzekli Latvijā. Līdz ar to, ja jums ir 4 transporta līdzekļi, tad ar visiem 4 transporta līdzekļiem kopā Latvijā nevarēs piedalīties vairāk kā 92 dienas. Sots par šo te likumu neievērošanu? Šobrīd spēkā esošais likums paredz 85 līdz 120 eiro par šo pārkāpumu. Jāsaka, ka kopumā ceļu satiksmes likums paredz 9 izņēmuma gadījumus, kad vispār ir iespēja saņemt atļauju. Un tikai vienā no šiem visiem 9 gadījumiem 92 dienu ierobežojums nebūs piemērojams, bet šis gadījums ir ļoti pamatots. Tā ir situācija, ka, teiksim, radinieks ir ieradies no ārzemēm ar savu automašīnu pie manis ciemos, un radinieks man sēž blakus, un es vadu viņa automašīnu. Šādā veidā mēs varam braukāt visu gadu, bet tā ir objektīva situācija, kad patiešām šo dienu ierobežojumam nevajadzētu pastāvēt. Mūsu valsts izstāsts ir nopietni ķērusies pie šī jautājuma, neļaut Latvijas pilsoņiem braukt Latvijā ar ārzemēs reģistrētu automobīlu. Diemžēl jāsaka, ka sots ir smieklīgs, ja salīdzina ar Norvēģiju. Norvēģijā, ja teiksim, meita Norvēģijas pilsoni pēkšņi izdomā pabraukt ar mātes Zviedrijā reģistrētu automobīlu, tad viņi iekrīt uz 3 dienām cietumā. Kas saka, vai mēs iesim šo ceļu, vai kļūsim prātīgāki bez tādiem mēriem, to vēl redzēsim.